trīs Latvijas ostas un Latvijas dzelzceļš. Lielākais un spēcīgākais Latvijas uzņēmums ir ārkārtīgi atkarīgi no tranzīta kravām, kas pēc savas būtības 80%, vairāk kā 80% apjomā nāk no Krievijas vai tā sauktiem NVS valstīm. Līdz ar to mēs esam ārkārtīgi spriedzīgā situācijā, kā rēķinājuši valdībā jau tas ekonomisko sankciju trieciens pa Latvijas ekonomiku varētu būt 10% no koprodukta apjomā. Līdz ar to mums ir jātur svecīt par to, lai nesāktos šāda veida ekonomiskais karš ar Krieviju. Latvijas ostām un iespējams arī Klaipēdai šīs izvairīšanās iespējas nav, pie kam ne jau stāsts ir par ostām, stāsts ir par dzelzceļu, stāsts ir par 74,000, man liekas, 300 cilvēku, ko šobrīd tranzīta nozare nodarbina tieši. Es nemaz nerunāju par netiešiem efektiem. Ja būs visaptvarošas sankcijas, tad mums nav nemaz jautājums, ko darīt, tad dzīve konkrētā nozarē, kas ir Latvijas ekonomikas stūrakmens, apstāsies noteikti. Nav tik vienkārši šī situācija. Mēs neesam noteikumu diktētāji nevienā no pusēm. Līdz ar to mēs, protams, varam teikt, ka 10% IKP kritums tūlīt pēc krīzes varētu sociāli ārkārtīgi iedragāt šo valsti un prasīt kādas kompensācijas, bet ne jau Eiropas dēļ tiek noteikti šīs sankcijas, tas tiek noteikts Krievijas agresijas dēļ, tas tiek noteikts Ukrainas dēļ, tas tiek noteikti arī Baltijas dēļ, visu Baltijas valsts dēļ. Tā kā nekāda noteikuma diktētāja šeit mēs neesam. Mums jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem un ārkārtīgi tolerantiem. Jādara viss, lai šobrīd noturētu Krievijas invāzijas potenciālu. Un jādara tieši tāpat viss, lai saglabātu tajā pašā Latvijā ap 100,000 darbvietas, lai saglabātu ekonomisko pieaugumu. Tā vietā, lai šis pieaugums varētu krist, mums vienkārši jādomā. Protams, mēs nevaram pateikt, ka mēs nedarīsim neko, tāpēc, ka caur mūsu valsts iet tik un tik tonu, vai 1000 tonu, vai 1 000 000 tonu kravas. Mēs nevaram. Jo tas tādai mirklī, ka mēs pasakam tā mēs kļūstam vēl neaizsargāti kā šobrīd, neaizsargātāki kā šobrīd. Tā kā, lai ārpolitiķi tur stāst par sankcijām, mums ir jāsaglabā esošā situācija un jāmēģina tā atrisināt nākotnē. Krievijas-Ukrainas attiecībās. Mēs nedrīkstam teikt, ka mums ir vienaldzīga Ukraina un ka mūsu kravas ir svarīgāks par Ukrainas likteņiem. Jo tanī mirklī Žņaudzēji Čūska darīs to, kas jādara, viens strūzs būs apēsts un sagremots, ķersies pie nākamā. Mēs saskaramies ar ļoti konkrētu šodien politisku ambīciju no lielas valsts, kura mēģina savas ģeopolitiskās aktivitātes nostiprināt pēc rietumu demokrātijas, nedemokrātiskā veidā. Tā pašā laikā mēs saprotam, ka Latvijas dzelzceļš, Latvijas ostas, viņas ir orientētas viennozīmīgi uz austrumkravu apkalpošanu. Un rēķinamies tā infrastruktūra, viss, kas ir vienalga, Krievijas kravas ir vairāk kā 60%, Rīgas ostā, piemēram, pat Krievijas ogles pat caur Baltkrieviju nāk. Tā pašā laikā mēs saprotam arī, ka alternatīvas nav. Un, es negribētu tik varbūt skaļi teikt, bet tam būs, kad ja mēs uzceļam to 5-metrīgo mūru ap Krieviju, tāds kāds bija 1000 gadu atpakaļ Ķīnas mūrs, tad Rīgas osta varētu būt vai Mērsraga vai Skultas ostas līmenis. Līdz ar to rēķinamies, ka šodien ir, manuprāt, ļoti jāizvērtē, ko mēs saprotam ar šīm sankcijām, un lai nesanāk tā, ka arī varbūt pēc gada, 2 attīstoties šiem notikumiem, ja Latvija ir vislielākā zaudētāja, jo Francija savus mistrāļu kuģus pārdos, Vācija gāzi dabūs, tāpat pa Nord Stream, Anglijā būs visas tās investīcijas, tās pašas, kuras bija, Latvija paliks pa lielu gabalu gaļu. Es teiktu, ka viss šis Baltijas reģions pēc būtības ir saistīts ar ļoti nopietnu konkurenci, jo pēdējo 3-4 gadu laikā Krievija ir miljardus dolāru investējusi savā infrastruktūrā un tā skaitā ostu attīstībā.
Un mēs runājam par Primorsku, mēs runājam par Pēterburgu, mēs runājam par Uzlugu, mēs runājam par Kaļiņingradu, starp citu. Un tas apjoms, kas ir ieguldīts šodien, es varu ar pilnu atbildību teikt, kad sasprinddzinoties, Krievija savas kravas var pārkraut savās ostās. Tas, ka šodien daudz Krievu uzņēmēji ir investējuši arī Rīgas ostā savus līdzekļus, nav jau tikai apkalpošana, ir tas pats lielais minerālu mēslu termināls, kur Uralchims ieguldīja savus līdzekļus. Tas nozīmē, viņi redz 26 vietas pasaulē ir, kur viņiem ir tā saucamās savas atspēriena vietas, no kurā viņi tālāk eksportē tos minerālu mēslus. Rīga šodien šajā reģionā ir vienīgā. Viņi paši ieguldījuši nav, tātad viņi ir iezīmējuši savā kartē šo vietu kā visizdevīgāko. Ja mēs sakām, mums ir forša osta, padziļināta ar visām piestātnēm, bet uz to nebrauc kuģi, jo kuģos nav ko kraut. Protams, visbīstamākais stāstā šajā ģeopolitiskajā konfliktā starp austrumiem un rietumiem bīstamākais ir tas, ka Amerikas Savienotām valstīm ar Krieviju ir ļoti mazas ekonomiskās attiecības. Var teikt, ka aiz komata zīmēs komata, atšķirībā no Latvijas, atšķirībā no Eiropas Savienības. Es domāju, ka ka neies rietumi uz kaut kādiem nepārdomātiem soļiem. Un, ja tas tā būs, tad es domāju, ka tranzīts, transports nevajadzētu būt kaut kādām būtiskām sekām negatīvām. Protams, ja pieņems rietumi kādus nesaprātīgus soļus, tad tās atskaņa var būt stipri nepatīkama. Ja? Visiem pie tām vienpusējas nav. Sankcijas ir apusēji visiem griezīgas. Ja? Krievija pret Latviju pielietoja 1998. gadā ekonomiskās sankcijas, atceļot dzelzceļa tarifu atlaides krāvām uz un no Latviju, un mūs neaizsargāja neviens. Un Igauni, un īpaši Igauni, arī lietuvieši uz to ļoti uzvārījās, ja? Un mūs neaizstāvēja ne amerikāņi, neviens. Tā kā Latvija arī jāskatās uz savām interesēm un ne vairāk, ne uz ko citu. Jums un ikvienam ir saprotams, ka karš vienmēr nes zaudējumus visām pusēm, un tas, kas notiek Ukrainā, tas neveicina ekonomikas attīstību. Un, protams, arī līdz ar to mēs esam visi šajā procesā iesaistīti. Gan Rīgas osta, gan Ventspils osta, Liepājas vai Klaipēdas osta. Tā kā šajā gadā uz tādām rekordiem ostu kravu apgrozījumā diez vai varētu tā optimistiski raudzīties.